mēs kā parlamenta deputāti, vispār ar kolēģi Ingu Pīteru, arī šeit vēl sēdošām divām dāmām, Jūlijas Stepaņiko un Šīmas kundze, mēs noteikti par to pastāvēsim. Tā kā man pārliecība ir tāda, ka Latvijā tā būs vienmēr. Vai citas valstis saglabās šo, tas, lai paliek viņu ziņā, svarīgi mums ir apzināties, ka Latvijā tā bija, ir un būs. Paldies. Jā, labdien. Vispirms gribu izteikt lielu pateicību konferences organizētājiem. Un parasti jau daudz kas notiek Rīgā, bet ir labi, ka labas vērts lietas notiek arī ārpus Rīgas. Un lai Dievs dod, ka tāda konference Jelgavā ir ikgadēja, kas tomēr stiprina mūsu pārliecību un vērtības. Un, ja domājam par to, kā saglabāt tās dabīgās un tradicionālās ģimenes vērtības, tad, manuprāt, jau bez tā, ko dzirdējām, ir vēl svarīgi domāt par to, kas notiek ģimenēs. Un, redziet, šeit tā situācija nevienmēr ir tāda viennozīmīga tādā ziņā, ka ļoti ātri mūsdienas sabiedrībā bērni vecākiem tiek atņemti. Ja citiem vārdiem sakot, labu gribēdami, mūsu bērnus audzina visi citi, tikai ne vecāki. Un tas jau sāks ar, teiksim, tādu feminisma kustībā radušos lozungu, ka sievietē pēc iespējas ātrāk ir jāatgriežas atpakaļ darba dzīvē un jāturpina karjera. Un tas nozīmē, ka jau Eiropas direktīvu līmenī tiek regulēts no cik vecuma, cik procentu valstī vai pašvaldībā jānodrošina bērnu pieskatīšanu bērndārzos. Un tad vēlāk bērns audzina skola, pulciņi, sports, protams, arī mēdī un internets. Un tad mēs brīnamies, ka dažkārt dzīvojot vienā namā, mēs pat ne īsti nepazīstam, nesaprotam savus bērnus, jo visu laiku par viņiem ir rūpējušies, gādājuši un viņus audzinājuši visi citi, tikai ne vecāki. Un, ja, piemēram, mēs gribētu bērnus audzināt paši mājapmācībā, tad mēs saskartos, cik tas ir ārkārtīgi sarežģīti, grūti un gan arī neiespējami. Tad tā viena problēma ir, vai vecāki patiešām var audzināt savus bērnus. Tā otra problēma turpat līdzās jau ir izglītība. Es negribu būt varbūt tāds vai neiecietīgs, bet, manuprāt, mūsdienu izglītības sistēma ir ārkārtīgi neefektīva. Ja mēs tā bezskaislīgi pavērtētu, kad bērns vispirms pavada 12 gadus skolā, 12 gadus dienu no dienas skolā, un kad viņš pabeidz skolu, viņam pat grūti ir atrast darbu, es nezinu, veikalā, piemēram, vai kaut kur citur. Un tā sabiedrības struktūra ir tā uzbūvēta, ka tev gandrīz 1/3 no dzīves ir jāmācās un faktiski vienmēr runā par mūža izglītību. Un tajā pašā laikā, kad tik daudz gadu bērni pavada skolā, viņi iegūst varbūt kādas izglītības vai diplomu vai kaut kādas kvalifikācijas, bet viņi netiek sagatavoti dzīvē. Un tāpēc, manuprāt, izglītības sistēmai būtu jābūt tādai, kurā bērni tiek sagatavoti dzīvē. Un pirmām kārtām jau savam vecumam atbildīgai dzīvē. Gan uzņemoties atbildību par sevi, pret citiem, par darbu un tam līdzīgi. Un tāpēc, es domāju, arī Saeimā, kur tagad notiek tā cīņa par to, lai kaut nedaudz arī šai izglītības laukā palīdzēt bērniem dot kādas vērtības, jo gal galā vērtības ir tās, kas nosaka izvēles. Un tad, kad bērns vai cilvēks nostājas kādās izvēļu vai krustcelu situācijās, tad jau viņš pieņems lēmumu balstoties uz vērtībām. Un tāpēc jautājums ir, kādas vērtības mēs varam bērniem mācīt. Un es zinu, ka parādnieku kungs un tāpat arī Vitas kundze, viņi jau daudz ir domājuši par kādu vērtību orientāciju priekšmetiem vai
vai vienalga, vai tie būtu vairāk patriotiski vai ģimeni orientētiem, bet cik grūti tas tiek īstenots. Un kāds birks netiek piekārts, lai šīs labās idejas vienkārši neļautu īstenot. Un tāpēc, es domāju, tas lauks, ja cīņa lauks nav velti izglītība, jo tas ir lauks, kur mēs ietekmēsim bērnu nākotni. Tas trešais, es domāju, ir arī, protams, valsts un pašvaldība atbildība par to, lai tiešām mēs varētu palīdzēt ģimenēm ar bērniem. Jo neapšaubām katrs bērns dzīves labklājības līmeni pazemina. Un līdz ar to, ja mēs savu dzīvi orientējam tikai uz to, cik ērti un viegli mums dzīvo, tad, protams, mēs izšķirtos par pēc iespējams mazāk bērniem. Un tas, ka rietumu pasaulē ir maz bērnu, īpaši Eiropā un ar Latvijā, jau liecina tikai to, ka sabiedrība ir ļoti materialistiska, un materialistiska sabiedrība ir arī ļoti egoistiska, un egoistiska sabiedrība ir mirstoša. Un tieši tāpēc arī vērtības ir tās, kuras ļauj laist pasaulē bērnus, un mēs saprotam, ka ne visu, ko kods un rūsa sēda, ka tas ir dzīves vērtība. Jā, un tāpēc, ja mēs domājam par Latvijas nākotni, tad neapšaubām bērni ir mūsu valsts pastāvēšanas jēga, jeb mērķis. Un pretējā gadījumā mēs varam sasniegt, nezinu, kādas rādītājas, bet ja šeit nedzims bērni, tam ir mazs nozīmes. Un visbeidzot, ko jau arī Biķis kundze sacīja, es domāju, ka mēs kādreiz domājam, lai tad izdara tur tie deputāti, ja tur pašvaldība vai kādas organizācijas, bet, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī tas sabiedrības līmenis, tas fons. Un tās ir kaut vai tajos pašos masu mēdījos vai internetā vai Facebookā, vai kur ir kāda laba ideja, kur ir kādas mūsu vērtībām atbilstoši, vienalga citāts vai kāda diskusija. Mēs kādreiz tur nošausminamies, vai arī sakam, cik labi viņi to ir pateikuši, bet mēs ne pat kaut kādā veidā to atbalstam vai uzrakstam kādu komentāru. Un tomēr arī tāds mazs solis veicina, ja tā var teikt, to sabiedrības fonu. Un man liekas, ja Latvijā joprojām cilvēku vairākums lietas saprot, kā tas ir domāts no pasaules radīšanas, tad tas ir tāpēc, ka vēl sabiedrība vairumā ir veselīga. Kā jūs zināt, man arī vairāk bērni, jeb 5 un jaunākā šogad beigas vidusskolu. Un es redzu tās diskusijas un arī to tolerants līmeni, kā viņš ļoti pazeminās tieši jauniešu vidū, ļoti bieži tāpēc, ka viņi nav informēti, jeb arī tāpēc, ka viņi ir ļoti vienpusīgi, jeb demagoģiski iespaidoti. Un tieši tāpēc, es domāju, arī tie cilvēki, kas saprot, ka mūsu Latvijas pastāvēšana ir bērnos un ģimenēs, tad nebūsim ļoti pasīvi. Un izpaudīsim arī kaut vai kādu komentāru, pieliksim kādu laiku un atbalstīsim tos, kas ir drosmīgāki un gribošāki, lai viņi jūt, kad aiz viņiem stāvam arī mēs. Jā, turpinot, es domāju, ka ļoti pamatīgi Baštīgi kungs jau iezīmēja tās lietas, kas mums būtu valstī jāstiprina, un mēs domājam par to. Tieši runājot par izglītības jomu, es pilnīgi piekrist tam. Un ja mēs vēlamies šīs stiprās ģimenes, pirmkārt, vienmēr domājam, vai mūs māca kļūt par vecākiem. Mums māca skolā ļoti daudz dažādas lietas. Bet to, kā veidot ģimeni, kā kļūt par vecākiem, ko tas nozīmē, laimīgi ir tie bērni, kuriem ir šie paraugi šīs. Laime piedzimt ļoti labā, mīlošā ģimenē, bet mēs zinām, ka ir ļoti daudz tādu,
ģimeņu un tādu bērnu, kam tas nav laimējies. Un tādēļ arī mēs kā sabiedrība, tieši es pārstāvot šodien varbūt pašvaldības viedokli, darām visu, ko mēs varētu vēl darīt, lai atbalstītu tās ģimenes, kuras varbūt ir neveiksmīgas savā darbībā un varbūt pietrūkusi izglītība, pietrūks ļoti daudz kā. Un ir, kā jau es savā prezentācijā teicu, ir ļoti daudz institūciju un aktivitāšu, kuras mēs veidojam, lai sniegtu atbalstu ģimenēm. Bet ar to arī ir par mazu, un runājot par masu mēdījiem, no tāda pedagoģiskā viedokļa, es vienmēr brīnos par to, ka mums ir mērķi, mēs esam definējuši ģimenes stiprināšanu, bet ko mēs redzam masu mēdījos? Mēs nemitīgi runājam par šīm netradicionālajām ģimenēm. Bērni lieto un skatās šīs filmas un televīziju. Un ja mēs vairāk kārt dienā dzirdam, varbūt ar mērķi, ka tas nav tas labākais piemērs, bet mēs to visu laiku dzirdam un bērniem sāk rasties vienmēr interesi par to, par ko runā. Mēs runājam par narkotikām, par to postu ļoti daudz, un mēs brīžiem panākam arī tādu pretēju efektu, arī par šīm netradicionālām ģimenēm. Un ja mūsu vērtība tomēr un ceļš ir uz tradicionālo ģimeni, es domāju, mums pietrūks informācijas, pietrūks šo labo piemēru, no kā varētu mācīties. Līdz ar to es uzskatu, būtu ļoti liels solis mums valstī visiem kopā, ja mēs vismaz to balansu saglabātu tieši informācijas ziņā, izglītības ziņā un arī masu mēdījiem. Mums ir ļoti daudz resursu, un ja mēs šodien esam pulcējušies ar konkrētu mērķi, tad man gribētos šodien uzrunāt ikvienu no mums, jo viss jau sākās no mums katra, no mūsu personīgā parauga, no tā, kā mēs varam palīdzēt varbūt kaimiņu ģimenei, kādi mēs esam savā ģimenē, un runājot par mūža izglītību, tas ir ļoti labs instruments. Tikai jāprot uz viņu spēlēt un izmantot to mūsu labā. Tas būtu mans komentārs šodien. Paturpinot iepriekšējais runātājs, es tā varētu teikt, ka manā personā jūs varat redzēt, reāli piemēru tam, ko aicināja gan Inga, gan Baštikungs, pašiem būt aktīviem, pašiem darīt, jo man arī ir 4 bērni, un es uz savas ādas visas pārdzīvoju to, ko pārdzīvo daudz bērnu ģimeni. Un tad, kad es kļuvu Uzvalnīku novada domas deputāte, pēdējā 13. gadas laikam bija, tad es to arī tā uztvēru, ka man ir jāpārstāv daudz bērnu ģimeņu intereses, un reāli sākam to darīt, un jāatrod domvietē pašā deputāta vidū, jo pierādīja dzīve, ka lēmumi, ko pieņem domas deputāti, tam ir jābūt pamatotiem un pierādāmiem, un te mums der ļoti labais tuvās Jelgavas piemērs, jo tad, kad mēs nodibinājām darba grupu daudzbērnu ģimeņu atbalstam, tad, protams, tuvāko kaimiņu piemēru mēs izpētījām, Jelgavā tā, un mums nekā, un īstenībā nav jau noslēpums, ka daudzi Ozolnieki iedzīvotāji dekorējās Jelgavā, daudzbērnu ģimenes, jo jums bija gan interešu izglītība un atbalsts, ko mēs gribam atpakaļ savus iedzīvotājus. Un ar regulāru plānotu darbu, to viedokli man vienkārši apbrīnām, cik mierīgā balsī Baštikungs pasaka, ik viens bērns pazemina dzīves līmeni. Ir tā. Tas ir ļoti, ļoti slikti, ja mēs saprotam ik viens to, ka vienīgais Latvijas izdzīvošanas vienīgā iespēja daudzbērnu ģimenes un ģimenēm, kurām nav tie bērni, viņas jāsaprot, ka viņus vecumdienās uzturēs daudzbērnu ģimeņu bērni un pensijas nāks no mūsu nodokļiem.
Tā tas ir, un tāpēc tas mērķis bija padarīt to dzīvi vieglāk un sasniegumi ir. Es tāpēc gribu arī padalīties ar Ozolnieku novadu pieredzi. Tad mēs aktīvi piedalījāmies saistošo noteikumu izstrādē no 15. gada. Tad arī Ozolnieku daudzbērnu ģimenes tiek atbalstīts ar vakcinācijas pabalstiem vienam bērnam 30 eiro apmērā un ar brīļu iegādes izdevumu atmaksu 50 eiro katram bērnam un ar pabalstiem mācību gada sākumā. Un tas pats lielākais, ko es uzskatu, ka pēc mūsu iniciatīvas, tad mēs aptaujājot daudzbērnu ģimenes sapratām, ka ēšanas izdevumi, ja ir sevišķi, ja tā ir pirmskola, tā ir ļoti dārga. Un ieteicām tātad pašvaldībai atmaksāt ēdināšanas izdevumus. Tas bija tas dzinums, ka kopš 1. janvāra Ozolnieku novadā visiem pirmskolas bērniem deklarētiem Ozolnieku novadā un līdz 9. klasē skolēniem skolās ēšana ir bez maksas. Un, protams, paturpināt to, ne jau viens deputāts var panākt, ka labvēlīgi lēmumi tiek pieņemti. Protams, ka ir dombiedru grupa un rudenī mēs tad dibinājām daudzbērnu ģimeņu biedrību un tas, ko saka, ko dzird mēdījos, ko dzird atsauksmēs, ik viens kopīgs pasākums, kurš pulcē ģimenes, kurš patīk pašām ģimenēm, ir tā mūsu sāpe, lai daudzbērnu ģimeņu bērni paši gribētu sev ģimenes ar daudziem bērniem. Jo nav noslēpums, ka ir viedoklis, ka nekad nemūžam es atceros to mājā, to traci, hausu, nekārtību, nekad man nebūs nevarāk 1, 2. Tad mēs gribētu, lai darīt visu, lai mūsu daudzbērnu ģimenes justos labi, lai viņām pietiktu un paliktu pāri un tā. Tā kā tas no prakses. Paldies par tiešām ļoti praktiskām lietām, ko mēs jau darām. Varam darīt, droši vien pārņemt arī šo te pieredzi. Paldies arī Pašnikungam par tiem komentāriem tajās sociālajos tīklos un tā tālāk. Es brīžiem domāju, ziniet, kā mēs teikt, ka tās tagad ir atkarības. Tu ieej Facebookā vai Twitteriem netiec no turienes ārā. Es tā pie sevis brīžiem piedomāju, man ir laikam otrādi. Es apzinos, ka tas ir viens no maniem pienākumiem būt pieejamai, sasniedzamai un tā tālāk, bet ieejot tur, es dabūju tik ļoti pa galvu, ka iznākot ārā man ir jāmēģina kaut kā pēc tam tikt ar sevi galā. Bet tas ir tāpēc, ka tur ir ļoti aktīvi cilvēki, kur ļoti aktīvi komentē, kur ļoti aktīvi saka, ka šitais viss ir muļķības, ko jūs tur darat, ko jūs tur domājat, šitā neviens vairs nedomā, tas vairs nav aktuāli, tas ir pilnīgi stulbi. Un viņi tik nebeigs, viņi vienreiz to uzrakstīs, viņi otrais to uzrakstīs, viņi trešoreiz uzrakstīs, un tad jau 5. reiz uzrakstīs, ka tu esi stulbs, tad tu sāc domāt, tad varbūt, ka tiešām. Tad, paldies Dievam, ir kāds, kurš tomēr uzraksta arī to, ka tik stulbs tu neesi, un tad paliek uzreiz atkal ļoti labi. Tā kā viens cilvēks izpētīs, ka pret katru vienu slikto vārdu cilvēkam kā tādam, lai viņš justos labi, vajadzīgi 3 labie vārdi. Un es teiktu, ka deputātam pret katriem 10 sliktajiem, ja būtu viens labais, šeit mēs būtu mazliet smaidīgāk nekā mēs esam. Bet mēs te arī pārnājam, un varbūt kamēr es runāju, arī panelisti var padomāt, kas varētu būt tā lieta, ko mēs paņemam šodien mājās sev līdzi, un ko mēs varētu, varbūt pie kā mēs varētu piedomāt, varbūt ko mēs varētu darīt savādāk, un viena no tām lietām ir, vismaz ko es mēģināšu pat arī savā sarunu valodā teikt, un piedomāt, ko es saucu par ģimeni. Vai es saucu par ģimeni visus cilvēkus, kas dzīvo kopā un kas paši sevi tā grib saukt, vai es saucu par ģimeni to, ko es tiešām uzskatu par ģimeni. Un varbūt ar tādu
pat nelielu terminoloģijas izmaiņu savā retorikā, es varu arī kaut ko izmainīt sev apkārt. Tas bija tas, ko mēs tikko Rīgu pārnājām. Jā, kad saka netradicionālā ģimene, mēs paši jau kodējam, ka eksistē vai dažādi ģimenes modeli neeksistē. Ir viena izpratne, kas ir ģimene, pārējās var dažādi dēvēt, kad es atļāvos sociālos tīklos ierakstīt par vienu konferenci, kāpēc vajag nolielēt ģimenes jēdzienu, mēģinot pielīdzināt pederastu kopdzīvi ar šim apzīmēm. Protams, Inga teica pa galvu, es dabūju tā, ka maz nelikās, bet es jau saprotu, ka tie cilvēki, kas tur trakoja, viņiem nepatīk skaidrs apzīmējums, viņiem nav skaidrs, ko tas vārds nozīmē, paņem svešvārdu vārnīcu un palas. Skolā pat uzaicinājums filoloģijas fakultāti tieši par partnerattiecībām skaidri pauto nostāju, viens no tiem jauniešiem prasīja, jūs pats apzināties, kā jūs lietojat jēdzienus. Viņš man gribēja mācīt, kad es tagad nezinu, ko es saku. Es viņam teicu, ka jūs tikai ar Google vien strādājat. Jūs paņemat rokā svešvārdu vārnīcu un izlasat, kāda jēdziena nozīmē. Ja kādam patīkās to sauc skaistos vārdos, geji, tas sauc ietājus, to sauc tādā veidā. Beigās tā pēdiņās tā evolūcija, kā viņa notiek, man liekas, ļoti labi parādīja Massimo Introvigne. Man liekas, kā tas solītim aiziet, sākumā tās civilizācijas, pēc tam jau laulīgi, visi jau pieraduši pie tā. Un tāds viens no apzīmējumiem, kas man vien brīdi arī iedeva tā pa galvu, kad kāds bija nosaucis pedofīliju par starppauģu intīmo solidaritāti. Bet skantīgi cilvēcīgi. Mums jāsaka starppauģu intīmā solidaritāti. Tā jau diezgan ko var nosaukt jau skaistos ar skaistiem vārdiem. Tas, uz ko es aicinu vēl turpinot paštikt un Ingas Bits teikto sabiedrisko viedokli, veidojam mēs paši. Tie, kas ir skaļāki, tos sadzird vairāk. Mums nav jābūt skaļākiem bļaujot. Mums jābūt savā pārliecībā un izpausmēs pasakot skaidri pārliecinoši savu izpratni, tā, lai cilvēks zina, ka viņš nav viens, jo tas bija tiešām, kā Inga saka, ja tik daudz visi apgalvo, ka jau sabiedrība domā tā, vai sabiedrība domā tā kā mēs domājam, tikai es kāpēc klusējot to domāt. Varbūt tas, ko es aicinu, tie, kas vēl nav reģistrējušies kādā sociālā tīklā, tad izdariet to un paužiet savu nostāju, lai pārējie zina. Es neesmu šai pasaulē viens ar savām domām. Paldies! Starp citu, man liekas, tas bija kā 2 gadu atpakaļ, vai kā Saimā arī bija viena konference par, man liekas, varbūt tās, ka vairāk bija par demogrāfiju vai arī ģimenes tēmām, un tur man liekas, doktors Andrejs Mūrnieks lasīja lielisku referātu, varbūt nākošais gadījums notiks Jelgavā šeit, jūs varat viņu uzaicināt par to, kā tiek sabiedrībā mainīti jēdzieni. Un viņš ļoti labi parādīja to, kā šodien ar vārdiem ģimene vai mīlestība mēs izprotam pavisam kaut ko citu, nekā tas tradicionāli ir bijis. Un ka faktiski tā ir sfēra, kurā joprojām turpinās šis cīņu lauks, lai, kā jau mēs šeit arī dzirdējām, laulību saprast daudz citādāk nekā varbūt mēs saprotam vairākumu šajā zālē. Un, protams, tā viendzimumu kustība vai geju kustība jau ir vēsturē vissekmīgākā, ja tā varētu teikt, PR kampaņa, kur no stāvokļi, kur par šādām attiecībām ir krimināla atbildība liek cietumā vai pat nonāvē, tagad rīko lepnuma gājiens un faktiski, ja tu to neatbalsti, tev liek cietumā. Un ret, kur cilvēks vēsturē varētu būt tika strauja maiņa attiecībā pret kādu kustību vai izpratni. Bet to, ko jautāja par ģimeni, man nesen bija viena saruna ar vienu juridiskās fakultātes maģistrantu, kura beidz darbu, un viņai bija tieši
faktiski arī pēta to jēdzienu tādā tradiskā izpratnē, un tad es jautāju, bet ko tad tavs darba vadītājs vai pasniedzēji, kādi viņi teica apmēram pusi uz pusi. Un faktiski, arvien vairāk tādā tradicionālā izpratnē ģimene tiek saprast daudz plašāk un citādāk nekā varbūt to tradicionāli esam uzskatījuši. Bet redziet, man jau liekas, ka jebkurš cilvēks savā būtībā meklē attiecības. Un man te nesen no privātās dzīves vienkārši jautāja, ko viņš nebija to šovu skatījies par to šovu, kur precās un tūlo. Bet tas, kas man pārsteidz, bija, kad tie jautātāji sacīja, ka uz šo šovu pieteicās vairāk kā 400 puiši un vairāk kā 400 meitenes. Jā. Un tas, manuprāt, varētu to, ka cilvēki pat uz tik absurdu šovu, bet tomēr viņi grib kaut kādas attiecības. Un to jau, ka jūs arī šeit minējāt, ka cilvēki nemāk, ja viņi nav mācīti ne ģimenēs, ne skolās, kā veidot attiecības. Kā nedzīvot tikai ar to apziņu, ja man tas patīk un ja man tas apmierina, tad es būšu, un ja ir kāds problēmas un kāds grūtības, tad sveiku un es meklēju citu vai nākošo. Cilvēki grib attiecību, citiem sakot, cilvēki grib mājas un cilvēki grib, kur viņus saprot un kur viņi ir pieņemti. Un tā ir ģimene. Un jā, mēs ģimenē dažkārt esam varbūt ļoti atklāti, un tāpēc dažkārt mums arī iet augstos toņos. Un tomēr tā ir tā vislabākā un visvajadzīgākā un vērtākā vieta, kur mēs katrs gribam būt. Bet mēs arī ļoti labi saprotam, ka vērtības nerodas tā eksprompto paši no sevis. Un jo lieta ir vērtāka, jo viņā ir vairāk jāiegulda darbs, laiks un pūles. Un tāpēc arī ģimenē vai attiecībās, es domāju, tādā kristīgā pasaules uzskatā jau ir ļoti liels spēks, jo mēs saprotam, ko šeit jau arī doktors sacīja par šo vēsturisko griezienu, bet redziet, kristietībā jau ir 4 vārdi, vai ne, ko šeit minēja tie jaunā derība, kas ir uzrakstīta, vai ne, pārsvarā grieķu valodā, tur ir latviešu valodā vārds mīlestība, bet oriģinālā ir 4 vārdi, ir eros, kas vairāk simbolē šo seksuālo mīlestību, tad ir filija, kas ir attiecības jeb draudzības starp ģimenes locekļiem, tad ir vārds storge, kas nozīmē draudzības starp draugiem, un tad ir agape, kas vairāk nozīmē ziedoties vai kalpot. Un nesen bija Lieldienas, kur Kristus sevi ziedoja mūsu dēļ. Viņš jau šo mīlestību cilvēces dēļ, jeb šo agapi, spēja ziedoties un upurēties, nedarīt tāpēc, ka viņam bija kaut kāda jušana, jeb labs garstāvoklis, jeb kaut kāds pacelājums. Viņš faktiski lūdz tēvus, bet iespējams, lai šis pīķers iet garām, bet lai notiek tavs prāts. Citiem vārdiem sakot, Kristus pieņēma apzinātu lēmumu darīt to vislabāko, kas būtu cilvēcē. Un neatkarīgi no tā, vai mēs ticam kristietībai un kristumu vai tā, bet mēs saprotam, ka mīlestība ir kaut kas vairāk kā emocijas, kā labs garstāvoklis, kā seksualitāte. Ka mīlestība pastāv tur, kur mēs esam gatavi izdarīt apzinātu lēmumu. Un tāpēc var sacīt, ka mīlestība ir griba. Jeb mīlestība ir prāta lēmums darīt vislabāko manai sievai vai vīram vai otram cilvēkam. Un tas nozīmē, ka mīlestība ir ļoti bieži kā ziedošanās, vai kā kalpošana, vai kā upurēšanās. Ko atkal mēs varētu teikt, kaut kāda tur vergošana vai kaut kas tam līdzīgi, bet tādā izpratnē jau faktiski mums ir jaunā paudze jāaudzē. Un vēl jau mēs redzam arī to, ka ģimenē, es jau pats ievēroju, mēs no rīta, mēs diezgan agri braucam, un tagad ar sievu pārsvarā ēdam brokastis, un sieva kaut ko uzliek, bet īstenībā, kad drīz neatņemam sastāvdaļu, viņai ir planšetīte. Un viņa no rīta attaisa to planšetīti,
Un to laiku, ko mēs pavadām kopā, viņi apskatās planšetītes, kaut ko pajautāja, kas tur jauns vai kā. Bet bērniem tas ir vēl vairāk. Un mēs taču katreiz pat viesībās vai kurējam un visi skatāmies savos telefonos. Citiem vārdiem sakot, cilvēki grib komunicēt. Un īstenībā arī mīlestība pastāv tik ilgi, kamēr divi cilvēki sarunājās. Un ievērojiet, ja cilvēki vairs nespēj sarunāties, tur pazūd arī mīlestība. Un pat, ja viņiem varbūt nav tā mīlestība, jo kaisli, tas bija iemīlēšanas sākumā, ja viņi turpina sarunāties, viņi vēl joprojām ir kopā. Un tāpēc es teiktu tā, ka ģimene joprojām ir tā miera osta, kur mēs visi gribam būt, un tāpēc viņi ir tik svarīgi. Ģimene ir tāpēc, ka tur mēs varam arī tad izrunāties, kādreiz varbūt tās augstos toņos, kādreiz mīlīgos, bet kamēr mēs sarunājamies, mēs pastāvam. Un ģimene gal galā ir tā, kura dod arī kādu jēgus par kaut ko darīt. No tā. Paldies. Jā, pavisam nesen man nācās atkal otru reizi apsveikt savu vienu no jauniem darbiniekiem, jaunu puisi ar otru bērniņu, kurš dzīvo ar ļoti jauku meiteni un jau vairākus gadus ļoti labs darbinieks. Un tad es tā mātišķi jautāju, kad tad jūs precēsieties? Kas par problēmām? Jau otrais bērniņš, viss kārtībā, meiteni brīnišķīgi. Puisis tā minstās, lāga puika. Kas par lietu? Laika nav, es saku, nestāsti. Darbā. Jā, es piekrītu, mums ir tendence tagad mums ir visiem tāds grēks, darba kolīģiem īpaši, veido ģimeni jau darbā. Tāds ir. Uztraukties par darbiniekiem, visu par viņiem zināt, līdzi just un tā tālāk, un atnākt ļoti vēl mājās, un vairs nespēt parunāt ar savu ģimeni un painteresēties un tā tālāk. Bet atgriežoties pie šī piemēra, un tas nav vienīgais, vēl ir jauni cilvēki, kas jau vairākus gadus, vairāk kā 5, es domāju, ka tas ir pietiekami, tādām jūtu pārbaudēji, dzīvo kopīgi. Un tad ir jautājums, vai tev ir ģimene? Kā jā, bērni ir, mēs dzīvojam kopā. Kas ir tas trauceklis, kādēļ jūs nevarat salauzties, kādēļ jūs nevarat nodibināt šo ģimenes institūtu, tā oficiāli. Un tad pavisam tā ļoti tirgot šo jauno puisi, viņš man tā atzinās kā mammai, atbildība. Bet vai tiešām šobrīd tu neuzņemies šo atbildību? Tu esi ļoti atbildīgs, kolosāls, rūpīgs tēvs. Un tas varbūt ir tas jautājums, kas šobrīd mums ir ļoti populārs, un jaunieši mums bieži vien atbild, kad mēs jautājam, kādēļ jūs nelaulājaties, neprecaties, viss ir veiksmīgi. Tās atbildes jau ir ļoti līdzīgas, vai ne? Un es domāju, ka jūs arī esat dzirdējuši. Un, man pat tā gribas dažreiz veikt tādas audzinošas pārunas kolektīvā, kad ir plānošanas un jārunā par nedēļas darbiem. Es tā mēģinu tā pedagoģiski toleranti runāt par atbildību un par to, jo redzat, kad ir arī tāds piemērs no dzīves, kad bērnu dārzā 5-gadīgiem bērniem jautā par savu ģimeni, viņi var atbildēt, tētis, mamma, māsa, un viņi ir ļoti priecīgi stāstīt par šīm ģimenēm. Un tad, kad tu saskaries, ka tālāk jau pamatskolā, vidusskolā ir jau cita līmeņa pārunas un sacerējumi un tā tālāk, un tad kā atšķirās to bērnu, varbūt, ņemsim piemēru, sacerējums vai pārdomas, kad viņš raksta, mēs kalniņi. Mums ir tādas tradīcijas un tādas, un ar lepnumu un ar prieku. Un tad kā izmainās sejas tiem jauniešiem un bērniem, kuri tad sāk saprast, mums jau arī ir viss kārtībā, bet mūsu ģimenē visi nav kalniņi. Kāpēc? Kas un kā? Un varbūt mēs nodaram pāri šiem bērniem, jo šīs attiecības, viņas ir tik ērtas un labas, un priekš kam mums tas teiciens, ka zīmogs pasē jau neko nevainīs, bet pēc tam tomēr laikam kaut kas jau tai mūsu bērnos paliek.
Tādēļ man gribas teikt, ka varbūt domāsim un runāsim par to, cik forši ir būt kalniņiem, bērziņiem, liepiņiem, un tas arī ģimenes tādai kopībai ļoti svarīgi. Iznāk atkal paturpināt, bet man tā sēžot, lai neteikt to pašu, ko jau runātāji pateikuši. Arī pamatdarbā es esmu Ozolnieku muzikas skolas direktori, protams, kā arī man ir skolotājs, smukas jaunas meitenes un puiši. Un tas ir jocīgi, ka es novēroju to, ka 25-gadīgie, 30-gadīgie, viņi neļauj sev mīlēt. Pilnīgi tādu prātu, ja es arī, piemēram, savu 25-gadīgiem skolotājiem, es saku, tā kā laiks bērni un ģimeni jādomā, man tagad nav laika attiecībām, viņi to pat nesauc par mīlestību, viņi pat iepāno tagad, man tam nav laika, bet pamatojums tas ir ļoti dārgi. Kā meiteni taču jāved ir uz pasākumiem, kaut kas jādāvina, jāpērk ziedi. Un tad atkal jādomā, bet tiešām mūsdienu meitenēm visām ir tādas prasības, vai vienkārši nevar būt kopā. No kurienes tas ir? No filmām, no ārzemju seriāliem. Kāpēc vienkārši nevar iztikt uz kaut kādām tēriņiem? Tas ir jādomā. Un atkal tas vēl viens darba lauks gan sabiedrībai, gan mums visiem. Svarīgi runāt par tām ģimenēm, kas dzīvo kopā, neprecāts, bet ir taču pētījumi pavisam svaigi, cik mums ir vientuļu puišu 30 gadīgi un meiteņu, sieviešu, agrāk teikt vecmeitu, piedodiet, atvainojiet, kur dzīvo ar savām mammām. Jūs taču paši katrs zina tādu droši vien kolēģi, darba biedreni, kurai ir 30-gadīgs dēliņš, kuram mammīti mazgā veļu gatavo ēst. Kā tas ir? Kāpēc tas tā liekas ir normāli? Es savējiem vecākiem dēlam, kuram 15, es viņam jau 18 gadi un prom. Un savā dzīvē, es jau nesaku, ka pareizi, bet tas ir normāli. Es atceros savā skolas laikā, mēs 18 gados jau bijām gatavi skolotāji, bet labi, tajos gados precējās ātrāk, bērni dzima ātrāk, bet mēs zinām, ka labākais bērnu radīšanas laiks ir pēc 20, līdz kaut kāda 35, tad mums ir liela daļa sabiedrības, kas mums sēž uz kakla vecākiem. Manuprāt, mums par to jāsāk ir uztraukties, jo pētījumi tur ir un pareizi, ja visi iestāžu vadītāji diplomātiski ar saviem darbiniekiem piestrādās, bet arī mammas ģimenēs un tēvi, es domāju, mēs zaudējam vienu daļu labā genofonda, labā vecumā, es domāju, ka tur mums arī jāpiestrādā. Es teikšu paldies lielu visiem panelistiem, liekas, ka arī šis panels bija ļoti vērtīgs ar tādām dažādiem skatījumiem uz to jautājumu par daudzām ļoti vērtīgām lietām, kur tiešām ir ko piedomāt. Gan par materiālismu, gan par to, ko mēs mācām saviem bērniem. Un pēdējiem runātājiem runājot, es tā piedomāju pie sevis, man otrais bērniekšana pieredze otro reizi jau tāda, ka cītēnam, kad tu dod mantu, viņš paņem roku. Viņš grib nevis to mantu, bet tās attiecības un to cilvēku. Un droši vien kaut kādā brīdī, un atkal domājot par savu pirmo bērnu palaižot bērndārzā, es jūtos drusku vainīgi, ka es viņus palaidus un ka es viņu tagad vairs tik bieži un tik daudz neredzu, un man te gribējās iet veikalā un kaut ko nopirkt. Un droši vien, ka tādā veidā mēs iemācām to, ka tās materiālās lietas ir pietiekoši svarīgas un paši vien tajā esam vainīgi, bet nobeigt es gribu ar vienu tādu, varbūt mazliet skarbu, bet tomēr šajā nedēļā portālā, kas jauns parādījās tāda ziņa, ka tas laikam bija Lielbritānijā, kur 5-gadīgs puisītis smagi slims un faktiski visiem skaidrs, ka viņš ilgi vairs neizdzīvos, un viņa pēdējā vēlēšanās bija, lai vecāki apprecētos. Un šie vecāki izpildot savu bērnu pēdējo vēlēšanos, 2 dienu laikā to izdarīja. Un tas man liecina par to, ka bērns, kurš
droši vien, ka arī saprot un apzinās, kas ir nāve un nāves tūmu, ka tā ir viņa tā vēlēšanās, ko viņš var izteikt, tad, laikam nestāstīsim nevienam, ka bērniem tas nav svarīgi. Bērniem tas ir ļoti, ļoti svarīgi.